Dāmas un kungi, labdien! Labrīt visiem klausītājiem! Esam atpakaļ ar iknedēļas offside un, protams, Anglijas Premjerlīga, Spānijas La Liga un pārējās līgas atkal kopā ar jums Eiropas futbols. Un aprunāsimies par to kopā ar Karli Kreigeru un Mr. Tottenham. Čau, kungi! Čau. Man mazliet grūtāk būs baigmās gulēt. Es nezinu, piedzīvoju to vētru, kas bija tagad Rīgā. Tu vētrs skaties pa logu un nevar pagulēt? Vai? Nē, tas bija ārprāts Rīgas centrā. Es pirmo reizi no kaut kādiem 12 līdz 8 rītā vienkārši bombardēju tā kā karā. Ja? Jā, bet tieši centrā. Nē, es kā gulēju. Es gan prom no Rīgas dzīvoju. Jā, tas bija ārprāts. Man liekas, pusi Rīga ir neizgulējusies šodien. Tu guli dziļajā miegā, vienkārši tu liekas, ka uzmet kāds bumbu. Tu ej pa logu pasīties, vai tur nav kaut kāds kodolkarš sācies. Man liekas, man ar tēva to funkciju jau ir viss nogalinās tās skaņas, es vairs nedzirdu. Jā, tā kā... Bet Kārlis negulēs, pārbaudīsim viņas zināšanas arī šodien. Es redzu, ka mūsu producents ir saglabājis arī kādu spēli apakšā, tā kā mums arī ieskatīsimies arī kādā atjautībā, bet tas epizodes beigās. Sāksim mēs ar to, kas ir noticis šajās pēdējā nedēļā. Un sāksim mēs ar to spēli, ko komentēja Kārlis. Un tas bija United pret Fulham. Craven Cottage. Jā, mēs daudz runājam par Unitedu, ka izskatījās ļoti labi pret Londonas Arsenalu, ļoti labs saturs, bet gal galā 0 punkti zaudējums un grūties kā gribi. Par saturu tev nedod punktus. Pēc tam United spēlē pret Fulhamu un rezultāts ir 1-1, lai gan sākumā izvirzās vadībā, bet Fulham atspēlēs 1-1. Ko tu saki par spēli? Ko lai saku? Ko lai tu saki? Ja godīgi, pirmajās 10 minūtēs man likās, ka United uzvarēs 5-0. Viņi tā dragāja, tā spēlēja. Kuņam bija kaut kādi 3 momenti, viņš pa stabu, man liekas, trāpīja. Un, bija viņam izgājiens 1-1, vēlāk arī Mbemo bija aktīvs. Principā pirmās 15 minūtes likās, ka United spēlē tā kā pret Arsenalu. Bet laika gaitā Fulham izturēja to spiedienu un beigās tā spēle izlīdzinājās. Un man bija tāds, Fulham arī ir atbraukusi uz šo maču. Un beigās diezgan interesants spēle un līdzvērtīgi. Tad ir interesants moments. Ir Bruno Fernandes nozīmēta pendele. Daudzprāt bija jānozīmē, daudzprāt nebija. Tur tāds wrestlings soda laukumā bija, kur Beisīs diezgan agresīvi nogrūda United spēlētāju. Beigās iedeva drīzāk jā nekā nē. Bruno Fernandes dodas izpildīt pendeli. Spēlētājs, kurš 95% trāpa. Principā noskaņojies un tā tālāk. Jā, es neskatījos pāris sekundes pirms brīža, kad viņš izpildīs to sitienu. Es paskatījos kaut ko tur pierakstos un tā tālāk. Es redzu, viņš ieskrienās ar tādu diezgan dusmīgu seju. Jā, ieskrienās un pārmoc vienkārši pāri. Blasts, kā Fulham sociālos uzrakstīja blasts. Netipiski. Viņš pat neskatījās, ka vārdsargs izkustēsies. Jā? Viņš tā kā izlika savas dusmas par kaut ko. Un tu saprati par ko? Vai tu tiešai neredzēji? Nē, es neredzēju, jo es tā kā skatījos. Pierakstos. Jā, vienīgais, ko es redzēju, ka Leno tur bija izgājis pretī, bet es palaidu garām to momentu. Izrādās rāda atkārtojumu. Jā, tiesnesis netīšām ejot garām Bruno ar pleciņu viņam. Jā, un Bruno sāk psihot. Es domāju, bļāvis, kas pa divu. Labi, viņš pēc spēles teica, ka visi tie, kur izpilda pendeles, viņi noskaņojās, tur viņi ieiet savā prātā, tur savā kosmosā, jā. Un zikā to pēkšņi tur tiesnesis pleciņu iedod, jā. Es nezinu, varbūt, gan jau. Nē, tā ir. Nē, ir, bet... Var piekrist viņam, jā. Var piekrist, bet tev ir 30, cik tur 32 gadi. Tu bišķī tā kā divi tur sāc uzvesties. Un bļāviens, tev nav tagad stūbais tiesnesis, ja? Un es no spēka sitīšu, nevis uz pretstātu. Un vienkārši pārmauc pāri. Un diezgan daudz United fani atkal sāk kritizēt Bruno, ka viņš ir diezgan mīksts šādās situācijās. Un vai kapteinim būtu jābūt tādam, kas nespēja savaldīties, vai ne? Labi, pārst pāri. Spēle turpinās. United ar veiksmes palīdzību iesist vārdus. Bet par to pendelu runājot, par to ieskriešanu viņā, viņš arī teica, ka lielākais laikam tas, ka tiesnesis tur nebija kā atvainojis. Viņš ir kā, varbūt tās varbūt tiesnesis varēja tur tā kā bišķi vairāk, bet tie pašā laikā pieredzējis spēlētājs kā Fernandes, viņš varēja bišķiņi savākties. Nezinu, tur saprast, tiesnesis tā izdarīja. Viņš vēl tur diezgan ilgi ar viņu kaut ko komunicēja. Viņš varēja paņemt, saprast, tiesnesis mani ieskrēja. Tiesnesis ir visādi. Bišķiņi ieelpot, kā saka, nomierināties un būt izvirzījies vadībā un viss. Bet jā, viņš
viņš nevācēja mentāli savākties. Nemācēja. Un, jo viss dzīvē jau ir, kā tu reaģē uz lietām, kas pret tevi notiek. Un futbolā vēl jau vairāk. Kā tu reaģē? Viņu izprovocēja šoreiz nevis pretinieks, bet tiesnesis. Jā, iznāca arī tas Leno uz brīdi. Jā. Es nezinu, varbūt viņš arī īstenībā atrada to īsto brīdi, lai kaut ko pateikt. Jā. Jo es Leno vietā to darītu, jo Vārtsek to dara. Protams. Mēģina ielīst galvā pēdējā brīdī. Labi, United vēlāk izvirzījās vadībā. Un beigās Emīls Smits Rouzs nāk laukumā un iesit vārdus, panāk 1-1. Kas krīt acīs standarta situācijās, stūra sitienos Baindirs ārprāts, Turku Vārtseks. Ļāviens. Es nezinu, ko viņš dara treniņos. Kā visi kritizē, bet tas, ko viņš dara stūra sitienos, paskaties, varbūt ir kaut kāda highlight. Viņš kā nesaprot, iet bumbai pakaļ vai nē. Viņš apstājas pusceļā un pazaudē. Bet ļoti labs arguments. Tu pateici, ko viņš dara treniņos. Šī ir viena lieta, ko treniņos ir ļoti grūti atstrādāt. Protams, treniņos pārstātie ir pirmspēles treniņi, kuros atstrādā standarta situācijas, vai tur, nezinu, 2 dienas pirms, vai kaut kāda atbildīgās spēles, kur daudz jāatstrādā standarta situācijas. Protams, vārdsargi mainās. Lielākoties standarta situācijās spēlē pirmais vārdsargs, jo viņš ir svarīgāks. Protams, arī otrais vārdsargs to dara. Šajā gadījumā tas ir Baindirs, bet tu treniņos nevari iegūt spēļu prakses pieredzi kā uz līnijas, kā jebkādās situācijās, tāpat standarta situācijās. Un standarta situācijās vēl jau vairāk. Kāpēc? Jo īstenībā es to aizdomājos vienā no pagājušā sezonas spēlēm, kur mūsu vārdsargu savainoja un bija kādam jāiet. Un es iegāju vārtos, un es nekad mūžā nebiju visi vārtos. Es iegāju vārtos. Visu kaut ko tu tur vari būt nepārliecināts, jo tā ir pozīcija. Tas ir cits sporta veids pilnībā, bet standarta situācijas un vispār centrējumi, kurā brīdī iet vai neiet, saprast, tur ir sekundes simtdaļā jāpieņem lēmums. Tu vari iet, un tev pārlidz bumbu pāri un iekrīt vienkārši tukšos vārtos. Un es sapratu to, ka standarta situācijas stūrstieni, tiešie brīvstieni centrējumi ir vissarežģītākais. Priekš manis, man liekas, tas vārdsargam ir sarežģītākais, jo viņiem ir sekundes simtdaļā jāpieņem lēmums, un viņiem ir jāiet līdz tam lēmumam. Un to viņš varēs iegūt tikai vienīgi ar spēļu praksi. Ja viņš ilgu laiku ir bijis otrais vārdsargs, viņiem tas nav, un viņš uzreiz ir nevis kaut kādā komandā, kur viņš jūtas pārliecināts, bet viņš ir Unitedā. Kur pārliecība noteikti nav. Viņš arī iepriekšējā sezonā tajās pāris spēlēs, kur bija laukumā, viņam arī bija tās pašas darbības, ka tu it kā ej pretī bumbai, it kā nē. Ja tu izēji, tu īsti netrāpi to bumbu, tu izskatās tā diezgan sūdīgi. Ja? United tu dabūs beļģu vārdsargu, tā kā redzēs īstenībā. Aprunātākā lieta Amorimam. Nē, Amorimam. 29 spēlēs iegūti 28 punkti. Tas ir sliktāk nekā Potteram Veskamā, kas šobrīd izstāsta pēc Relegation Battle komandas. Par Amorim runājot, vakar tieši uzpeldēja viens video, un es tā aizdomāju, zinat, ir tas video sociālos tīklos parasti virmo. Tas ir, man liekas, no Office, kur tas čals saka, I wish they would tell that these are the good old times when we are there, vai kaut kas tāds par good old days. Un bija video, kur Ole Gunnars Solskjers, kuru kritizēja, manuprāt, par pilnībā visu, kas viņš tāds ir. Par to, ka viņš elpo. Par to, ka viņš elpo, par to, ka viņš neizstās pēc trenera, par to, ka viņš ir tur, nezinu, maziņš, par to, ka viņš tur, nezinu, pārāk draudzīgs par spēlētājiem, tāds un tāds. Viņš Old Trafford priekšā atvainojās par otro vietu. Viņš atvainojās. Atceries, bija tā sezona, ka viņš palika otrajā vietā. City uzvarēja. Viņš atvainojās par to, ka viņš palika otrajā vietā. Kas ir jādara Rubenam Amorim pirmām kārtām? Un otram kārtām, kā krītās ar katru gadu standarti, ar katru mēnesi United standarti, jo šobrīd jau netiek runāts. Atceries, vienu brīdi tika runāts par to, ka viņi varētu būt šogad viņi varētu būt kontenderi atkal par titulu, tad par top 4, tad par top 6, tad par Eirokausiem. Un šobrīd ir tā kā, vai viņi varētu pārbūvēties. Šobrīd jau vairs nav par Eirokausiem, vai United varētu pārbūvēties. Ok, ir pa ceļam bijuši tie kausi, par kuriem mēs esam runājuši, bet un otrs, pasties, kā Rubens Amorims ir novecojis atkal. Viņš ir novecojis, ļoti novecojis. Viņš negrib, man liekas. Šis amats ir sliktāk nekā lietot metamfetamīnu, man liekas. Drīz viņam nebūs mati, bet zigā, ja tu izskatās, gribi zaudēt savu amatu, tad laikam neko nevajag mainīt. Jo es nezinu, 4, 2, 3, 1, man liekas, ir izskaidrojums, kas ir jādara. Starp citu, es interesantu lietu dzirdēju, un to, man liekas, ļoti labi pateica Alans Šīrers. Nezinu, vai tu dzirdēji podkāstā, viņi izteicās par to, ka
Bruno Fernandes vairs nevar spēlēt tā, ka viņš spēlē uz priekšu, un tad viņam aizmugurē ir spēlētāji, kas viņam paņems, nospēlēs balstu pusargu. Jo viņš ir tas spēlētājs. Jā, viņš ir tas spēlētājs. Viņš nevar, spēlētājs skrien garām, viņš nevar pagriezties. Man tur 2 balstu pusargi, kurš paņems to spēlētāju. Viņam ir jāskrien līdz tam čalim, un viņš tās aizsardzības darbības nevar veikt. Viņš ir tendēts baigi uz uzbrukumu. Viņš nav tur tāda tipa, kas saucamais box-to-box midfielders, kas aizskries. Un runāju pirms tam par Fernandešu. Manuprāt, jau kaut kur parādās. Es ik pa laikam redzu, tas vairāk ir sociālos tīklos, un sociālo tīkli īsti neatspoguļo īsto sajūtu starp faniem. Bet, manuprāt, parādās jau kaut kur. Varbūt tās Fernandešu mums vajadzētu prom no kluba. Jā. Nē, tas nav nekas jauns arī pirms 2 gadiem, ka viņš tur tēloja, čīkstēja pa daudziem teica. Daudz teica, bet tas ir United spēlētājs. Bet es tev pilnībā piekrītu. Fernandes arī ielaistos vārtos. Viņš neizskrēja līdz Smitham Rovam. Vienkārši apstājās, bet neskatījās. Īsumā viņam paiet garām Smiths Rows un panāk 1-1. Bet 4-2-3-1, tāpēc balstā Meinu, blakus Kazimīru. Meinu vispār izstāsta tagad smagi ar karjeru. Un pēc spēles Amorims pasaka, ka Meinu par vietu sākuma sastāvā ir jācīnās ar Fernandešu. Un tā kā Fernandešu ir būtībā neizskrams. Ja? Meinu ir viens no lielākajiem talantiem United akadēmijā. Vienkārši super talants. Bet šajā izkārtojumā viņam vienkārši nav vietas laukumā. Tā kā, man liekas, vienīgās izredzes, lai Amorims saglabātu savu darbu, ģērbtos, būtu pārkārtot beidzot to izkārtojumu laukumā. Es nezinu. Fernandes nav dabisks centra pusargs, viņš ir uzbrukošs pusargs un viņš nestrādās aizsardzībā. Mēnu to var izdarīt perfekti. Un 4-2-3-1 vienkārši dod iespējas arī visiem spēlēt, kam jāspēlē. Kobi Meinu paspēja debitēt arī Anglijas izlasē. Pirmās 2 spēles Anglijas Premjerlīgā nav spēlējis. Fernandes ar Kazimīru spēlē kā centra pusargi. Kazimīru, kas motivējas normāli. Beidzot vēdeniņš ir nomests. Un starp citu, jā. Bet no maiņas nāk centrā Ugarte. Un Hevens nāca aizsardzības malā. Viņš ir aizsargs, jā. Jā, šo vietā viņš iznāca, man liekas. Jā. Nē, Joro vietā. Joro. Vai tiešām Kobijs Meinu, kuram ir šobrīd, man liekas, tikai 20 gadi, labi, mēs atkal runājam individuālās lietas, bet vai tiešām Kobijam Meinu šajā United komandā neatrodas vieta, ja mēs vienu brīdi runājam, ka viņš ir nākamais Masons Greenwoods, nākamais tur ir tas United talants, kas nāk no akadēmijas. Vai tiešām viņa karjera būs beigusies ar to, ka vienkārši Amorims negrib mainīt izkārtojumu. Negrib mainīt izkārtojumu, bet mēs jau atceries, ka mēs pagājušajā gadā runājam, ka Amorimam ir tāda interesanta pieeja. Viņam ir plāns A, viņam nav plāna B un C. Viņam ir A, ja nestrādā A, uzlabojam A. Ja nestrādā A uzlabotais, tad mēģinām vēl vairāk uzlabot A. Un pagaidām tie uzlabojumi nesanāk. Komanda cīnījās praktiski jebkurā citā sezonā. Pirms 3-4 gadiem United būtu cīnījušies par izkrišanu, bet šobrīd vienkārši tāds starp jaunpienācējiem esošiem ir milzīgi, tāpēc arī viņi necīnījās. Bet jautājums, vai Šeško vēl nebūs flops? Redzot pirmās 2 spēles, labi, Amorims arī saka, viņam ir jāadaptējas un tā tālāk, bet tur arī Goldbridge teica, ka mums ir sūdīgs uzbrukums, mēs nesam vārtus, mums ir iegādāts dārgs uzbrucējs. Kāpēc Arsenal liek uzreiz savu šo te... Es ceru, ka tu neklausies Goldbridge. Goldbridge teica, ka pirmais treneris, kur atlaidīs, būs Patriks Bamfords. Man liekas, dzirdēji? Bamfords? Jā, viņš teica, ka pirmais treneris, kur atlaidīs, būs Patriks Bamfords. Bijušais Līdz spēlētājs. Viņš, man liekas, to teica, ka Līdz United treneris tā kā... Bišķīt peldžeks, nopeldēja. Bet, labi, United 1-1. Vēl, protams, mēs runājam par... Iepriekšējā reizē par standartiem, par klubu standartiem, un arī šeit pieskārāmies Manchester United standartiem. Un es tieši runāju par to City. Man lielais jautājums būs par to City dominanci. Un 1 gads, bija tas kritums, bet īstenībā nebija beigās tik slikti. Un tad tā pirmā ļoti nopietnā spēle, un Tottenham izcīna uzvaru ar 2-0 pār Manchester City. Tu skaties, komentēji? Es skatījos. Ne visu es redzēju, bet lielāko daļu no mača. Kā Peps pēc mača pateica, tad šajā reizē viņi laikam mazāk bija pelnījuši zaudēt nekā pirms gada. Jo Tottenham arī pirms gada uzvarēja, vai ne? Tur ar 4-0 pelnījis, tur bija vispār graujoši. Bet, jā. Tomas Franks, manuprāt, kļūst par
ceturto treneru, kurš ar 2 dažādiem klubiem ir uzvarējis Pep Guardiola. Jā. Tur bija Mourinho, tur bija visādas interesantas statistikas, bet es meklēju uz šo epizodu statistiku, kāds ir Tottenhams tas rekords pret City, jo City, tas kā saucamais bogey teams, ir Tottenham. Arī ar visu Postecoglou, arī ar Pochettino. Guardiolam vienmēr iet grūti par Tottenham, lai arī kas būtu treneris. Jā, es atceros, un man liekas, tas bija Champions League, un tur ir tas mīms, kur iesita golo Aguero, beigās iedot aizmuguru un Peps krīt. Un tur, tā ir, manuprāt, zīmīgākais Tottenhams un Manchester City duels. Ir pāragri. Ir tikai 2 spēles, bet mēs atceramies, ka Tottenham izcīnīja kausu, lai gan kāda kaluma kausu, bet izcīnīja kausu. Viņi iegūst jaunu treneri, izdara skaļu darbu, atlaiž treneri, kurš ir izcīnījis kausu. Pirmās 2 spēles, 2 uzvaras, ļoti labu spēli arī pret Parīzi, bet beigās gan zaudējums. Vai mēs Tottenham varam ieskaitīt tajā top 4, top 3, kuri cīnās? Ar Tomasu Franku es būtu optimistiskāks šajā visā sakrā, bet atceramies, pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā Tottenham bija pirmajā vietā ilgi. Atceries līdz kaut kādai 14. Aizpagājušajā gadā. Postecoglou pirmajā sezonā. Viņi bez zaudējumiem bija. Un likās, Tottenham. Un daudz teica, Tottenham vispār šajā reizē varētu būt top 2 komanda. Beigās tas viss vienkārši notiek. Mēs tieši weekendā skatījos spēli, Tottenham fanu bārā. Šautauts Brooklyn. Tas ir arī United fanu bārs. Jā, arī United, bet viņš ir United un Tottenham fanu bārs. Brooklyn uz Latvijas. Cik jūs bijat? Tur daudz ir. Tur es jau pazīstu tagad tās sejas, tur viss tādi. Veci? Nē, tur ir miks. Unitedam ir tādi kārtīgi senči. Tottenhamā ir tāds miks, tur ir kaut kādas dāmas arī, un tur ir diezgan. Bet es tieši runāju ar Tottenhams fanu, un mēs teicām, ka tieši pieminējām to sezonu, kad Postecoglou atnāca, un mēs bijām līdz kurai tur kārtai pirmie, otrie. Jā, kaut kas diezgan ilgi, un mēs teicām, ka mēs absolūti neskaidām pa priekšu. Labāk, lai... Jā, jo man liekas, sāksies Eirokausi. Sāksies tūlīt pēc šī weekenda. Notraumēsies visi aizsargi. Sāksies international breaks. Es domāju, Tottenhamai vajag obligāti papildinājums. Ja Tottenhamai nebūs papildinājumi, tur ir 1-2 traumas un viss atkal būs Tottenham zaudēs Ziemeļlondonas derbijā. Vēlreiz? Tottenham zaudēs Ziemeļlondonas derbijā. Nē, to mēs neizdarīsim. Aizgājis Arsenālā, jā? Aizgājis Arsenālā, jā. Cik sāpīgi no 1-10 tev tas ir? Man šis atgādināja, ja jūs atceraties, bija, kad Dybala gandrīz atnāca uz... Viņš bija ļoti tuvu, jā. Jā, ka viņam bija kaut kāds tur image rights vai kas tur nesanāca. Man bija kaut kas līdzīgs tagad. Atceries savulaik, kad Viljans bija ļoti tuvu uz Tottenham. Jā, viņš jau bija uz to medikālo pārbaudu. Bet šis kaut kas līdzīgs, jā, jo man ļoti patīk un bija diezgan sāpīgi. Bet es kaut kā jau gaidīju, ka kaut kas noies greizi pēc Gibsa Vaita situācijas. Bet, ja viņi atradīs papildinājumu, viņi tagad Jāņa Mīļo, Niko Pazu mēģināja noķert no Komo, bet nesanāks. Nesanāks, jā. Un, ja neaizvietos tādu Madisonu aizvietotāju neatradīs, es domāju, būs grūta sezona īstenībā. Starp citu, Ebereči Eza ir spēlējis Vikombē. Viņš ir spēlējis kopā ar to, kā sauc to Kaču Akinfēnu. Jā, tas ir Liverpools diehard fans. Jā, bet īstenībā, kurā gadā tas ir, viņš varētu arī būt. Jā, man liekas, ka viņi spēlēja pat kopā. Jā, viņi kaut ko ir spēlējuši kopā. Izākām vēl strongest. Katrā gadījumā, neskaidām laikam pa priekšu, kā saka arī Tottenhams cilvēks. Bet kaut kāds statements ir iedots. Bet City bija arī varianti arī uzvarēt to spēli. Jā, viņiem bija, bet īstenībā man nevienu, bija momenti, bet es nevienu brīdi man nelikās, ka būs kaut kāds atkārtojums no Parīzes. Man liekas, es biju diezgan pārliecināts arī pie 2-0, ka viss būs kārtībā. Un jaunais Vārtseks Trafords nokļūdās. Trafords vispār visu spēli tur brīnums rādīja. Viņam baigi labi nav, tāpēc, ka izskatās, ka Gianluigi Donnarumma jau ir klauvē pie durvīm, un tur ir skaidrs, ka uzreiz Donnarumma būs pirmais vārds. Bet arī man izstījās, ka viņš absolūti nav gatavs tādā komandā kā City būt pirmais numurs. Jā. Arsenal
uzvar ar 5-0. Vienkārši pastaigi. Es pat tādas spēles neskatos. Arī Jokeres iesit vārds, jā. Iesit arī Pendeli, kuru paķēra. Tad bija interesants spēles starp Crystal Palace un Nottingham Forest. Tur bija plakāts, bet īstenībā emocijas nebija tik lielas, par kurām pirms tam runāja. Evertonā var izcelt tas, ka, man liekas, Grīlišam pat abas divas piespēles. Es to komentēju, jā. Jā. Bet jaunais stadions pirmā. Kas notiek pie Velna ar West Ham United? Labi, Chelsea izcīna uzvaru ar 5-1, bet West Ham lido ārā? Es varbūt dažreiz pat novēlētu. Es nezinu, kuram es novēlētu lidot, bet varbūt no tiem klubiem, kas ir palikuši vēl kā vecie, es teiktu West Ham United. Wolverhampton man pārāk simpatizē. Es teiktu, West Ham United. Es godīgi nezinu. Ja uzliek uz papīra to sastāvu, liekas diezgan solīts. Bet beigās vispār nekāda varianta. Filkruks, protams, iesita vārtus, izdejojās, un to viņam bija offsides. Tas bija, laikam, tāds highlights tie spēlē. Bet jā. Klausies, nerunājot daudz par kaut kādām lietām, es jau pieminēju tev vai misteram Tottenhamai. Par transferiem no La Ligas uz Anglijas Premier League. Citreiz ir spēlētāji, kuriem tu zini, jā, ok, šis spēlētājs labs, to jau viņš jau La Ligā ir pārbaudīts. Es nezinu nevienu komandu, kura būtu gatava samaksāt 20 miljonus par Kristantusu Uči. Zini, kas ir Kristantus Uči? Izklausās kā kāds, kurš ir pievienojies West Ham United. Viņš šobrīd ir Wolverhampton Wanderers, pa viņu grib maksāt 20 miljonus un izskatās, ka arī maksās. Kāda pozīcija? Viņš ir uzbrucējs. Okay, viņš šogad iesit vārdus, tikko iesit vārdus un atdeva rezultīvu piespēli Hetafas pirmajā spēlē. Tur viņš nospēlēja ļoti labi. Ja šo sezonu pastās, viņam 1+1. Tikko pret Seviju vakar Hetafas, starp citu, izcīnīja uzvaru 2-1. Viņa pirmo reizi, kopš, manuprāt, 2007. gada ir sākuši ar 2 uzvarām pēc kārtas. 6 punkti pirmajās 2 spēlēs. Viņa viena no sezonas līderiem. Bet Kristantus Uča viņu pa 500 miljonu Hetafe pagājušajā sezonā nopirka no Ceutas. Viņš Ceutā, tā bija tajā brīdī 3. divīzijas komanda, nospēlēja 36 spēles līgā un neiesit nevienus vārdus. Viņš ir uzbrucējs. Hetafes pirmajā sezonā, viņam tāds stils, viņš tāds ļoti netehnisks, bet spēcīgs uzbrucējs. 33 spēles, 4 vārti, 6 rezultātus piespēles. Beigās to savu kaut kādu statistiku savāca. Viņam it kā ir 22 gadi, bet viņš it kā ir no Nigērijas, tāpēc varētu teikt 32, 25, 26. 20 miljonu Wolverhampton ir gatavi par viņu maksāt. Man liekas, šādu te transferu veidošana La Ligā neviens par viņu tiešām nemaksā 10 miljonus. Lai tur, salīdzināt, man liekas, La Ligā par viņu maksā tur kaut kāds 3 miljonus. Maksimums. Un kam arī vajadzētu vienīgā Hetafe, kurai tāds stils piestāv. Otrs ir Ladislavs Krejčī no Žironas. Žirona šobrīd man izstāsta pēc komandas, kas lidos ārā. Es paskatījos to. Un Krejčī, bijušais Prāgas Spartas spēlētājs. Es nezinu, ka viņš ir slikts, bet viņu arī pa Krejčī, manuprāt, tur šobrīd ir gatavi maksāt kaut kāds 20 miljonus, un tā pati Wolverhampton Wanderers. Man liekas, citreiz tiešām neskatoties to La Ligu. Tur ir spēlētāji, kurus var paņemt. No tās pašas Hetafes ir spēlētāji, kurus var paņemt. Bet vai tiešām tas ir Kristantus Uča, kur ir jāņem? Vai tas Ladislavs Krejčī? Krejčī, vēl bišķiņ cits stāsts, varbūt tās Žironai kopumā šobrīd ir katastrofa pilnīgi. Bet, vienkārši, man kaut kā... Un ko pateica tikko Bordalas, Hetafes galvenais treneris, viņš saka, mēs viņu negribam laist, mēs esam pret viņa laišanu. Prezidents Hetafes pateica, ka tikai vienīgi La Liga ir vainīga, ka mums ir jālaiž Kristantus Uča. Nezinu, kā La Liga var būt vainīga, ka tev piedāvā reizes 4 pārmaksāt par spēlētāju, kurš atrodas tavā īpašumā, kur tas nopirts pa 500 miljonu, un tev ir iespēja pārdot spēlētāju, kurš iepriekšējā sezonā uzbrucējs. Sāk gan arī katru spēli pamatsastāvā, iesit 4 vārdus, tev iespēja viņu pārdot pa 20 miljoniem. Kosmos, bet tāda ir Premjerlīgas tirgus loģika. Tā ir kaut kāda arī analītika bieži vien, jo atceries Samu no Atletico. Es arī pagājušajā gadā. Kurš aizgāja United un Chelsea. Portu. Jā, United un Chelsea gribēja viņu, un man bija tāds, kas ir tas Paģaiku vispār, ja? Un tur tāds sola bija diezgan ok. Tam gan es pateiktu, jo viņš bija izīrēts uz Deportivo Alaves, man liekas, sākumā. Viņš tur savāc kaut kādu statistiku, ja? Jā, bet viņš vismaz bija, es tā skatoties, viņam bija tāds interesants uzvārds. Es tikai pa Samu saukoju. Jā, Samu Olo, kaut kas. Viņš piederēja Atletikom pirms tam. Kur viņš tagad ir? Porto.
Kāds Omordions vai kaut kas tāds. Samu Omordions, jā. Bet viņš tiešām, ja tu man pasaki to spēlētāju, tad viņš tiešām izties labi. Un viņš deportīvojas. Viņš tomēr 8 vārds iesit arī Alaves rindās, kas tikko bija uznākusi uz augšu. Pastarītē. Bet par viņu transferu tirgu bija tur apmēram 50 miljoni. Uz Chelsea man tāds. Kas tas? Labi, Chelsea tas vispār. Labi, viņi arī Marku Giju pārdeva. Jā, izīrēja. Nē, sākumā nopirka. Nevis pārdeva, bet nopirka pa cik tur tiem miljoniem. Tā kā, labi, Chelsea tas ir vēl cits. Arī United viņu vēlējās. Man bija tāds, kas ir šis Džeks? Uz ikā tu viņam netici, un tad viņš aiziet sportu, iesit hat-trick pret United Eiropas līgā, un tur sasit vēl vārds, un tāds debitēja Spānijas izlasē, un ir tāds, šitie Džeki, lai es tev iemāšu La Līgas salīdzinājumu, kas ir Samu Omordions un kas ir Magvairs uzbrukumā? Kas ir Kristantu Sūče. Samu Omordions ir Messi? Nē, ja no centra aizsargiem tie iedod. Ja Harijs Magvairs ir Kristantu Sūče, tad Samu ir Dīns Hoisens. Okay. Mums būs jāpievērš Učam daudz uzmanības. Uči tas, kur mēs vērosim beigās Uči, tur Ballon d'Or un vienkārši visu laiku tiek griezti ārā mana kritika Kristantusam Učam. Bet Čals īstenībā, viņš vēl pirms Seuts tur bija spēlējis kaut kādā tur 5. līgā, tā kā viņš tur cēlies no nekurienes Seut. Arī interesanti, ka viņš spēlēs Seutā, viņš ir no Nigērijas, kā viņš spēlē Seutā. Seuta ir vienīgā Spānijas komanda, kur šobrīd spēlē top 2 līgās. Viņi spēlē Segundā, kas ir no Ceuta, ir Āfrikas daļā, tur pie Marokas. Tā kā ir jāšķērso kontinents, lai brauktu uz Ceutu, kas šobrīd spēlē 2. pēc spēka divīzijā. Un kā viņš nonāca Ceutā, varam domāt, kā viņš no Nigērijas nonāca Ceutā. Ar kājām. Vai tas bija viss ļoti, ļoti, kā saka, legāli vai nelegāli? Tas jau paliek uz viņas sirdsapziņas. Bet ja par rezultātiem Real Madrid izcīna uzvaru pret Real Oviedo. Real Oviedo pēc gadiem 24 atgriežas augstākajā līgā. Santi Cazorla. Es biju pārsteigts, starp citu, par sastāvu no rezervistiem Oviedo. Par Cazorlu? Cazorla, es domāju, vispār viņš jau ir, nezinu, ne kapā gluži, bet tā kā finišējis, bet Džeks, viņš izgāja laukumā? Izgāja laukumā, jā. Tur bija Bailly, Eriks Bailly, jā. Tur bija Rondons, un tas arī bija tāds, Solomons Rondons, jā. Kas bija ļoti viņš pendeli pirmajā kārtā pret Villarreal neiesit. Un tur vēl bija kaut kas atpazīstams, man liekas. Tāds, kas ir kaut kur gozējies. Nē, no Oviedo sastāva lielākā daļa spēlētāji neko neizteiks, un tas ir vēl viens tāds jautājums par viņu sastāvu, vai nebūs tā, ka viņi ātri izkritīs, jo viņiem praktiski nav spēlētājs, kurš var izcelt. Viens ir Dendonkers, kur ļoti labi Premjerlīgas spēlētājs, Premjerlīgas fani zinās. Rondons, arī Premjerlīgas cilvēki zinās. Ja no La Līgas, tad Nacho Vidals, tur labajā flangā. Brekalo, Horvātijas izlases spēlētājs Santi Cazorla, protams, leģenda. Iznāca arī tāds anglis. Es viņu nezināju, bet... Tas sīkie angļi visur tagad ir. Bet šis jau īstenībā tāds pieredzējis Edžārija, bet paspēlēs savu labu laiku Redingā, pat Liverpools rindās Premjerlīgā debitējis. Tur Sunderland, Rangers, un tagad pēkšņi nonāca La Līgā. Nezinu, no kurienes pēkšņi no Redingas. Bet, kas ir interesanti ar to Edžāriju, viņš 3 gadus nebija spēlējis futbolu. Kopš Redingas laikiem. 3 gadus. Viņam profesionāli pierakstīja, nav. Un tad viņam tur traumas laikam un problēmas ar veselību. Viņš ir Angļu otrs DLL. Un pēkšņi atgriezies ir uz Real Oviedo. Viņam līgums visu laiku bija ar Redingu. Redingas rindās viņš pēdējo sezonu spēlēja 22. 23. gada sezonā. Un pēkšņi Real Oviedo. Labs. Bet par šo spēli, kas ir jāņem vērā, tas, ka Vinicius bija uz soliņa. Vinicius uz soliņa. Franko Mastontono pamatsastāvā. Ja godīgi, es neredzēju visu spēli, bet ļoti labi iespēju atstāja. Un beidzot bija tāds, es nezinu, ja godīgi man patīk šis izkārtojums. Man patīk redzēt Rodrigu kreisajā malā. Man liekas, ka viņš... Viņš nenospēlēja labi, bet man patīk, ka viņš var ieslēgt abas kājas arī no tās malas. Un, tas argentīnietis diezgan tāds agresīvs. Preskonferencē Xabi Alonso izteicās, ka Rodrigo nebūs labā flanka spēlētājs, ka viņam būs jākonkurē ar Vinicius. Tad šobrīd ir
skaidrs pavisam viens, lai gan Šabī konferencē teica, ka ķipa, bez jebkādiem jautājumiem Rodrigo nav tirgu, bet skaidrs, ka Rodrigo ir tirgu, jo pats Rodrigo, es domāju, viņš labprāt pārietu, jo saprotams, ka viņiem būs jākonkurē ar Viniciusu. Vinicius šobrīd, starp citu, man liekas arī tas nebija tikai Šabī lēmums, viņu ielikt rezervē, tas bija arī kluba lēmums, jo Vinicius Juniors šobrīd komunicē par jaunu līgumu. Un tur tās sarunas ir diezgan saspīlētas par jauno līgumu. Un man liekas, viņi ielika rezervē parādīt, hei, mūsu main guy tagad ir Kylians Mbappé, tu vairs neesi mūsu main guy. Nu, man kaut kā tā likās. Dažādi, šādos klubos tur tāds liels lietas. Otra lieta. Trents Aleksandrs Arnolds rezervē, Dani Karvahals pamatsastāvā. Uzreiz, manuprāt, arī te bija parādīts, ka Karvahals ir mūsu labās malas čels. Iespējams, Trentu kādā brīdī varētu izmantot arī kā labās malas pussargu. Jā, pavisam mierīgi. Iespējams, tādā vidējā līnijā viņš varētu būt. Jā, tādā 4-4-2. 4-4-2 formācijā, ka viņš pieslēdz uzbrukumam pa labo flangu. No spēles tiksik par to, ka, man liekas, Kylians Mbappé šajā sezonā varētu iesist kāds 50 vārdus. Viņš izstāst tiešām tā ļoti ās iejūties. Viņam pirmā sezona ir aiz muguras, viņam bija zelta bumba, un viss būs uz viņu. Un, manuprāt, arī uzreiz tika parādīts, ka viss būs uz viņu. Nevis uz Viniciusu vai uz ko, bet viss būs uz Mbappé. Es godīgi saku, Vinicius jau ir vēsture. Nu, tā kā nākotne ir Mbappé, tā kā Madridē viņš būs top scorers, viņš būs gan jau Ballon d'Ors kaut kad. Barcelona izlien pret Levanti. Izlēna pēdējās sekundēs, minūtēs, kompensācijas laikā bija pelnījuši uzvarēt Barcelonu, bet, kas interesanti, šobrīd liels problēmas ar Iñigo Martínez aiziešanu. Ar centra aizsarga aiziešanu ir problēmas ar mākslīgo aizmuguru, kur visu laiku Barcelona taisa. Nezinu, cik daudz esat redzējuši Barcelonas spēles. Es redzēju tieši šorīt. Bet ļoti agresīvi jau pagājušajā sezonā Hansi Flika augstā aizsardzības līnija ļoti bieži ķer tieši šajās mākslīgajās aizmugurēs. Iñigo Martínez lielākoties tiešām bija tas, kurš organizēja šo aizsardzību, organizēja līniju. Un šobrīd ir ar to problēmas. Levantei bija 6 lielās iespējas. Ar 20, pat mazāk, 18% bumbas kontroli bija 6 lielās iespējas. Ok, bieži vien ir tādās spēlēs, kur ir arī pret City, tev tur ir komandas pret Burnley vai tur, nezinu, savulaik, kas tur Wolverhampton, viņiem regulāri punktus ņēma nost. Kā izskrien pretuzbrukumos un savus vārdus sasit. Protams, ja tu spēlē daudz ar bumbu, ar bumbas kontroli augstu, tad tev būs pretuzbrukuma iespējas. Bet, manuprāt, šis atkal būs tāds Hansi Flika pārbaudījums, nedaudz konservatīvāk tā aizsardzībā pieiet, vai turpināt šo un mēģināt turpināt ar jauniem. Jo viena lieta, ko mēs zinām 100%, gados jauni spēlētāji, lielākoties pirmā problēma, kas nāk, ir stabilitāte. Ka viņi var ļoti lēkāt savā sniegumā. Pirmajā sezonā ar daudziem jauniem tas nebija. Tu pašu Kubarsī, kas tagad atgriezies arī pamatsastāvā. Fermins Lopes, tur Gabi un Pedrī vairs pat neieskaitīsim pie jauniem. Bet, jā, vai nedaudz pamainīs, vai turpinās uzticēties tam savam, tas ir tāds rādītājs, bet dienas beigās tāpatām 2-2 ir. Es ļoti atvainojos. Jā, es skatījos atspēlēšanos un īstenībā likās visu laiku, kad Barcelona arī beigās izlīdīs un dabūs tos 3 punktus. Bet Levantei tādi momenti, lai vienkārši pieliktu punktu intrigai. Tā kā, un cik daudz uzķērās tā Barcelonas augstā līnija, kad netika galā, nebija savākta. Bet par top komandām šādi turpinot, es domāju, ka Barcelonai nezinu. Nelikās pārliecinoši tā aizsardzības līnija. Jo arī pagājušā sezonas Barcelonas tā sezona, viņi vispār bija ļoti interesanti pagājušo gadu, jo tie, kas atcerās pirmo El Clasico, Real Madrid iesita 1 golu, Mbappé, bet beigās bija aizmugurē. Un tajā pirmajā puslaikā Real Madrid izcēlās labāk, bet viņi tika noķerti 10 vai 11 aizmugurēs. Un kā tā sezona būtu iegrozījusies, jo bieži vien tie El Clasico izmaina tādu komandas vai treneru tālāko redzējumu. Ok, mēs zaudējām El Clasico, varbūt šis neiet cauri. Viņi beigās izgāja tur 4-0 uzvarēja otro puslaiku, un viņi pēc tam lidoja vienkārši to visu atlikušo sezonu. Ja viņi tajā sezonas pirmajā El Clasico varētu zaudēt 2-0, viņi divreiz Real Madrid viņus noķertu pretuzbrukumos ar Mbappé, iespējams, tur Hansi Fliks būtu kaut ko baigi mainījis, un tā kā futbolā sīkuma nav, bet ja par svarīgiem spēlēm, tad pagaidām tas grafiks viņiem vēl negribētu teikt ir viegls. Kad ir El Clasico? El Clasico pirmais ir 26. oktobrī, tā kā vēl kādu laiciņu ir jāgaida. Bet, un Madridē, ja? Pirmais ir Santiago Bernabeu, jā, jo Camp Nou vēl ir viena problēmas. Par 14. septembri vēl ar vienu īsti nav
skaidrības, kur tad viņš notiks. It kā saka, ka Camp Nou, bet tur Camp Nou visu laiku tiek tie būvdarbi nenormāli kaut kā pātrināt, bet pagaidām nav nenormāla pārliecība, ka 14. septembrī pēc nedaudz vairāk kā 2 nedēļām spēle notiks Camp Nou. Atletico atkal neuzvar? Atletico neuzvar. Vienkārši vēl savā laukumā šis bija. 1-1 ar Elči. Sliktākais Diego Simjons startā. Tad sezonas pirmajās 2 spēlēs. Vispār neko neteikšu par šo komandu vairāk. Tā kā... Es nezinu, depresīvi. Tu West Ham United 2. Es nezinu, kas ir, bet redziet, kas notiek arī, manuprāt, jo trenerim... Kad izmaina puses sastāvu pēc? Nē, ja arī trenerim 10 gadus nedod transferu, kā saka... Piķi. Un pēkšņi 2 gadus pēc kārtas pasaka, dapēc, ko tu gribi. Un tad viņš 9 vai cik. Un tad viņš nopērk, ko grib. Tad viņš sāk pirkt visādus itāļus, nepārbaudītus spēlētājus, kaut kā... Kāpēc par 22 miljoniem jāpērk ir Raspadori? Arkādijs gan jau teiks, ka varēja man liekas, Arkādijs tieši par šo transferu arī nokritizēja. Jā. Un milzīgs atkal izmaiņas, milzīga nauda iztērēta. It kā liekas, ka 20, tur 10, bet kopējo to summu savācot tiešām liela nauda iztērēta. Tiek samaksāts liels naudas par spēlētājiem. Un kas ir interesanti, ne tikai par spēlētājiem, bet arī par to, ka tā pieeja Diego Simeone arī pret Elči bija tāda, ka tie spēlētāji, kas gadiem ir performējuši, paliek rezervē. Ja mēs skatāmies Hansko, Ruggieri, Almada, Cardoso, 4 spēlētāji pamatsastāvā. Rezervē sēž Javi Galāns, Grīzmans, Koke, Konors Galagers, Lenglē, Molina. Tādi spēlētāji, kur it kā iespējams ar pieredzīti, caur šādu Elči mājās varētu iziet cauri un lēnu garu iespēlēt, bet uzreiz atkal iepriekšējā spēlē, vēl pirmajā spēlē bija vēl vairāk tie jaunpienācēji. Tagad vismaz Sorlots sāk ar Julianu Alvarezu. Bet Atletico, jā, redzēs, kā ieskriesies, bet šogad es ar tādu transferu politiku neredzu viņus par kaut kādiem pretendentiem. Es viņus vispār, kur mēs viņus varētu likt šobrīd? Cīņa par top 4? Nē, stabilā savā 3. vietā sēdēs. Tu domā, ka tāpat triniekā, ja? Nē, ja Atletico Vilreal un Atletico klub varētu būt tās komandas, kas tas tāds varētu būt pārsteigums. Zeltenās zemūdens, ja? Zeltenās zemūdens, jā. Arī iegulda transferos. 50,000, manuprāt, pilsētā, vai 100,000 pilsētā, kaut kas tāds. Sākās arī Francija, Itālija, mēs jau runājām, Vācija. Visu palaidu garām, par vispār taktiski neko nesekoja, izņemot vienu lietu, ko redzēju sociālos tīklos. Bellingham vecāki nobanot ap Dortmundas dressing room. Redzēji? Es dzirdēju, es nezinu, vai tas patiesi. It kā baigi daudz tur ziņoja. Jā, it kā vecāki gribēja izskolot galveno treneru, kāpēc dēls tik maz spēlē. Bet it kā esot tā, ka mamma dzīvo ar Džūdu un tēvs dzīvo ar Džobu, ne? Tā ir. Kaut kā tā. Tā ir, jā. Tie vecāki esot sadalījušies. Viens dzīvo ar vienu, otrs ar otru. Jā. Varbūt tā bija 2 tagad bija aizbraukuši. Varbūt pie Džoba abi divi. Džūds jau ir stabils palicis. Vecāks. Viņam tur druši kaut kā. Veicam dabūjis, jā. Jā, bet Dortmundai, zikā, Dortmundai ir tas pats Atletico variants Vācijā. 3-3 vadībā, 3-1 beigās, 3-3 pēc San Pauli. Tur arī es nesaprotu, kas tie par spēlētājiem. Vispār tā transferu politika tāda interesanta. Tur kaut kādi līderi devušies projām. Mokoko, jā, uz kaut kādu Kopenhāgenu aizgājis. Es domāju, kurš dodas uz Kopenhāgenu savā jaunībā. Primā. Tā kā primā, kurš dodas uz Kopenhāgenu. Alie ir projām un tur vēl visādi varianti. Bet Harijs Keins, hat-tricks. Izstāsta, ka Bayern tur varētu nodominēt 6-0 pret Leipzigu. Harijs Keins dabūs savu pirmo kausu. Īsto kausu. Jo viņš nav dabūjis kausu, viņam tikai šķīvis. Īstais kauss, pagaidām sanāk Vācijas kausā ir normāls, un ne? Tāds milzīgs. Vācijas kausā ir milzīgais. To viņš varētu dabūt. Vairāk gan jau, kad nezinu, grūti. Jā, ir vēl tas zinu logo. DFK Pokal vai kā viņš tur saucās? Jā. Par Marseļu mēs runājam, par Rabio, vai ne? Par Rabio runājam, bet Marseļa... Tad izstāst, ka viņš paliks. Bet Marseļa ir ļoti tūlē iegūtu Danis Sebajosu. Jā. Sebajos pat ierakstīja The Last Dance savā Instagram postā pēc mača ar Real Oviedo. Tā kā izstāsta, ka Sebajosam
laiks būs beidzies. Greenwoods turpina spridzināt. Crazy. Turpina sist. Sist vārds, ļoti daudz vārds. Rabio māma atkal nepaklusē. Jā, bet Rabio laikam vēl paliek beigās. Bet īsumā tas skandāls beigās bija diezgan dramatisks. Bet zini, kas bija trakākais? Izslēdzis to angli. Nē, bet trakākais bija tas, ka viņi esot sākuši savā starpā kaut kas tur kauties, un tur esot bijis čalis, kurš noģība. Jūs to lasījāt? Bet es sapratu, ka tas ir bijis no sitiena. Nē, es sapratu, ka viņš vienkārši noģības no stresa, kaut kāds trešais čalis. Kroči, Rabio ir kā vienmēr. Man liekas, viņam iespējams karjerā lielākā problēma ir viņa māte, jo viņa māte runā vienkārši pilnīgāko sūdu par visu, vienmēr. Gan par Francijas izlasi viņa tur ir runājusi, gan arī par Parīzi viņu runāja, tagad par Marseļu. Tā kā, bet viņš ar to rovu, vai ne? Jā, anglis. Bet tas ir pārcēlies uz Itāliju, laikam. Jā, viss jau atrads jaudas mājas. Nu, vienam ir jāpaliek. Jonatans Rows. Jā, vispār crazy, bet cik man likās, ka kaut kāds trešais spēlētājs vēl bija noģības, bet varbūt tas man nav taisnība. Mēs nestāvējām blakus, bet arī De Čerbi jau ir pateicis, ka tur, baigiem malači ceļi vienkārši maņem un kaujās. Zini, kas mums vēl jāizceļ par Premjerlīgu, Liverpools uzvara par Newcastle un 16-gadīgs Rio Ferdinand dēls, starp citu. Nav. Rio Ferdinand dēls tikko parakstīja profesionālu līgumu, man liekas. Jā, un Rūnija sīkais guva pirmos vārdus U18 Premjerlīgā. 15 gadu vecumā. Jā, bet Rio 16 gadi izrāja uzvaru pēdējās sekundēs pret Newcastle. Newcastle fantastiski spēle, bija pelnījis punktus. Un, tas bija futbols. Pārējās spēles baigi iepalika no nedēļas nogalas. Un debija Premjerlīgā. Nē, vai viņš devās par Dortmundu, viņš nebija, ne? Debija. Un vēl pie tam es gribu izcelt, tas bija Soboslais, kurš atstāja bumbu. Jā, gols bija ļoti skaists. Bet tur vispār sadarbības ar 5 spēlētājiem īsās piespēlītas, tur aizgāja viss un tā tālāk. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir svarīga tajā iesaistajos vārtos, kur neredzēju noskatāties, es pamodos, es godīgi sakot aizgāju gulēt, neskatījos to spēli. It sevišķi arī tāpēc, ka Newcastle bija sarkanā kārtība, bet viņi prata atspēlēties uz 2-2. Vazāja Liverpoolu, jā. Kāpēc iesaku visiem jauniem spēlētājiem paskatīties, tas ir decision makings. Ja tu iznāc debijā, tev ir iespēja izdarīt sitienu. Fucking sit. Ļoti daudz jaunie būtu paņēmuši bumbu apstrādājuši, mēģinājuši darīt kaut ko sarežģītāku, vai uz kreiso kāju, vai arī ņēmuši zem uz priekšu, lai atbrīvotu pozīciju un beigās varbūt nokavētu, jo tur ir sekundes simtdaļas. Labi, mēs tagad runājam par Anglijas Premjerlīgu, es vairāk vispār par tādu jauniešu mentalitāti. Ja tev atnāk dzīvē iespēja, viņi ir jāizmanto. Un šeit Čāls reāli visu cieņu paņēma un izmantoja. Varbūt būs šitā te Mačedas stāsts. Mēs par viņu neuzzināsim vairs nekad mūžā. Jā, Mačeda. Veins Rūnijs iesit 16 gados, Jamāls iesit 16 gados Spānijā, vai ne? Jā. Francijā, zini, kurš iesit? Man liekas, Jamāls neiesit 15. 16 viņš iesit, bet debitē 15. Francijā Nīls Mopē, iesit 16 gados. Jā? Jā, okay. Tas pats toksiskais Twitterists. Shithousery king. Mokoko, iesit 16 gados Bundeslīgā. Šabali iesit 15 virslīgā. Bija tā, ja? Jā. Visu laiku jaunākais, manuprāt, pat Eiropā viņš vienu brīdi bija top divīzijās. Bet tagad viņa jau kaut kāds 14 gadīgs kaut kur... Jā, kaut kur ir. Bet top 5 līgās tur jāstās tās dienas. Tā, bet tāda jaunuma mums aizvadītajā nedēļā. Gaidām mēs noteikti arī ļoti... Gaidām noteikti RFS spēli. Kā mēs apsolījām, mēs par viņu runāsim tikai tagad būs beidzies. Eirokausu laiks Latvijai. Tik ir varam ieskicēt, ka Rīgai ir jāizdara milz darbs mājās 0-2 pret Prāgas Spartu. Un RFS 0-1 bezzobens zaudējums. Katastrofāli spēlē. Laukums bija vēl sudīgāks, protams. Mājās ir jāuzvar. Es ļoti novēlu, lai mums būtu tā viena komanda, lai mums būtu rudenī un ziemā futbols, Eirokausa futbols. Tas tomēr pēdējos gadus ir radījis tādu ar RFS klātbūtni kaut kādu futbolu arī šeit. Un iespējams satiksim kādus angļu vai spāņu klubus pa ceļam. Bet izstāsts šobrīd RFS diezgan smagi. Rīga izstāsta labi, bet vienkārši tas, ka pretinieki ļoti spēcīgi. Noslēgumā? Es vēl gribēju par Itāliju. Es pamanīju vakardien vienu interesantu ierakstu Transfermarket. Itālijas šīs sezonas visu vadošo klubu treneru ilgums pie stūres. Tātad redzam Čivu pirmā sezona, Tudoram otrā. Nevienam nav trešā? Nevienam nav trešā. Es domāju, what the fuck? Tur ir Grosso bijušais spēlētājs. Protams, tas Gasparini Romu vadīja.
Juričs, kurš vienkārši katastrofa. Es nezinu, ko viņš darīs ar Atlantu. Kontem 2. sezona, Fabregas 2. Zanetti, Nikola. Neviens ar 3 sezonām. Es domāju, kur? Es pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Tāpēc citi interesanti, ka tu to piemini. Man sanāk pēdējā laikā daudz ar vienu no aģentiem strādāt arī saistībā ar Itālijas futbolu. Tas gan vairāk par jauniešu futbolu. Un ļoti bieži Itālijā esot tā, ka tu, piemēram, spēlētāji esot uz trajautiem vasaras sākumā, kad vēl ir iepriekšējās sezonas līgumi. Piemēram, līdz jūnijam ir sporta direktoriem līgumi, tur kaut kādiem attīstības direktoriem, treneriem, tā skaitā līgumi. Tu aizsūti spēlētāju jūnijā. Viņš iziet trajautu, jau tur sākās runas par to, ka spēlētājs varētu pievienoties klubam, pat jauniešu līmenī. Un vienkārši vasarā, jūlijā puse kluba iekšienē tiek atlaista, reorganizēta, un tur runā pilnībā ar jauniem cilvēkiem. Tie jaunie cilvēki vispār nezina, kas tie pa spēlētājiem ir bijuši. Un, Rekur Itālija varbūt tas ir piemērs, ka tur patīk atlaist. Tomēr, manuprāt, arī Anglijā ir liela atlaišana. Šobrīd, manuprāt, konservatīvākais ir palicis Spānija. Spānijā tiešām ir treneri, kuri ilgu laiku noturās pie komandas stūres. Tur, labi, tagad Algo Sils varbūt tas tur pameta komandu, bet tas pats Ernesto Valverde un citi treneri, kas tiešām vairākus gadus noturās pie vienas komandas stūres. Jā, Vācijā ir viens ar 19 sezonām. Jā, mēs bijām runājām par... Es par Diego Simeonu runāju par to, ka viņš visilgāk ir pie komandas stūres, bet jā, man toreiz Arkādijs teica, ka vienai te... Heidenheim, nē. Es neskatos vācu. Es tikai zinu, ka Šmits bija. Starp citu, Napoli uzvarēja pirmajā kārtā, McTominay's iesit vārds un ir man of the match. De Bruyne arī iesit. Un guļ pie stūra karodziņa un time of his life. Ballon d'Or. Izbauda savu dzīvi. Izbauda, vienkārši absolūti. Viss pēc Manchester United ir zaļāk. Ja kādā dzīves laikā tev saka, citur zāle zaļāk, tu vienmēr saki, tas ir stulbs teiciens, un tā nav jānovērtē tas, kas ir. Bet tad, kad tu esi Manchester United, tu saproti, ka citur zāle ir zaļāk. Jā, to arī gan Načo grib pārbaudīt joprojām. Jā. Nu ko, esam nonākuši līdz pašām beigām. Mēs sāksim spēli, ko mums ir sagatavojis Mr. Tottenham, bet starp citu šajā reizē mēs varam izcelt arī to, ka šajās beigās varētu būt skatītāji uzdotie jautājumi. Tāpēc es vēl pasteikšos notikumu pa priekšu. Es jums, dārgie klausītāji, skatītāji, lūdzu doties uz sadaļu, ko sauc par komentāriem, un ierakstiet savus jautājumus, varbūt kaut kāds hot takes, kaut kādas tēmas, kuras mēs varam apspriest, un nākamajā epizodē labākās mēs apspriedīsim un iziesim cauri. Tā kā doties uz komentāru sadaļu, ierakstiet vai nu savus jautājumus, vai kaut kāds hot takes par jauno sezonu, un par šīm tēmām mēs parunāsim. Bet tagad spēle. Jā, respektīvi jums uz ekrāna un arī skatītājiem būs redzams sastāvs no kādas komandas, bet tā vietā, lai būtu bildes vai vārdi, jums būs redzami karogi. Tātad spēlētāja nacionālitāte. Izlase, ja? Vai klubs būs jāsauc? Klubs un izlase jau būtu viegli. Bet, Kā kur izlase? Bet, jā. Okay. Mēs spēlējam viens pret otru? Vēlreiz? Mēs spēlējam viens pret otru? Jā, protams. Davai mēs viens pret otru, bet ķipa Karočija Kārls paceļ roku, viņš saka, es varu pateikt, viņš pasaka. Ja viņš pasaka nepareizi, tad man ir nākamajam jāsaka. Jā, droši vien. Tā ir rokas pacelšana, ja? Nevis bļaušana. Nē, tu vari bļaut, bet ja tu Karočija pasaka nepareizi, tad man ir kārta. Vai ja es bļauju, pasaka nepareizi, tad vienalga, pat ja es zinu, tu vari teikt. Jā, lai nav tā, ka es vienkārši 5 nosaukumus pēc kārtas pasaku, ja? Davai. Es par šo veidoju, un es nezināju, vai jums būs viegli vai nē. Varbūt mēs ļoti ātri iziesim, jo kopā ir 8 vai 7. Okay. Galvenais, lai Luis Alberto tur nav. Okay, tātad būs karodzīmes jānosauc klubs. Yes, pirmā komanda. Un tas ir mūsdienas. Jā, viss ir šī brīdī. Up to date. Yep. Labs. Aiziet. Parīze. Yep. Tieši tā. Parīze. Up to date Donnarumma ir... Bet es neesties tajā Gruzīnā. Ok, numur 2. Kārls 1-0. Arsenal. Nē. Ok, Kārda vārds. Spāņu vārdsargs pļaujas. Man liekas, šis viens no vieglāk. Yep, es uzreiz ieraudzīju to, es par Raju padomāju. Man liekas, Džeksons nodeva visu, ne? Varbūt tas logo aizmugurē nodeva kaut ko. Nē, logo iepriekšējā nerāda. 2 Angļu centra aizsargi nodeva man šoreiz. Es domāju, kuriem ir Spāņu vārdsargs vēl blakus. Ok, 2-0. Nākošā komanda. Bayern. Yep.
Kā man netīk šī spēle? 3-0. Mēs varam nākamreiz kopā spēlēt. 0-3. Ok, komanda numur 4. Man liekas, šis būs ātri. City. Jā. Ok, 3-1. Manchester City. Komanda numur 5. Inter? Nē, brē. Nē. Viens Turks bija jau. Man arī būtu Inter. Man arī būtu Inter, bet Anglis aizsardzībā. Tu zini? Nē, varbūt es nezinu. Tu tā pateici, tu zini? Nē, es laikam nezinu. Bet itāļu vārds. Šis ir bļāns. Angļu aizsargs. 3 aizsargu līnijā. Turks. Kur ir? Es zinu tikai Madrids Reāli. Nu, es saku Madrids Reāli, bet nav. Tur Angļu. Man ir? Viņš teica Real Madrid, bet Madrids Reāli tas nav. Pagaidi. Tā, tur ir Portugāls, Itāls. 3 itāļi. Itālijā. Labi, Napolī tas nav. Tātad Anglis, Itālijā. Man ir kaut kas jāsaka. Vai francūzs uzbrucējs? Man liekas, es teikšu godīgi, uz aizsargiem man liekas nav jāskatīties. Tāpēc, ka tur ir pilnīgi banāni. Jā? Viņi nav zināmi? Nu, ir zinām, bet... Man izstāsta pēc Saudija. Nē, tad nav Saudija. Nu, labi. Tu zini vispār, tev ir kaut kāds idejas? Jā, es vienkārši sevi grauzījušies, nepateikšu. Es lamājos, ja? Nu, tā ir Itālija. Pagaid, nu tā nav kaut kāda Atalanta? Nope. Nē. Roma? Nope. Mēs jau saucam visu Itāliju. Nē, nu pagaidi. Mēs jau saucām Juventus? Es zinu. Jā, Juventus. Tieši tā. Viņiem tas jaunais Jildis. Es uz to Jildis skatos, bet kas bija tas aizsargs? Tas Kēlijs, jā, man bija tāds reiz. Ja tu nebūtu pateicis, būtu uzreiz. Šī bija ļoti nesmuka uzvara, bet... Bet uzvar. Bet uzvar 3-2. Šis labs bija. Šis bija 3-2, ok. Šis bija grūts. Ārkārtīgi smietos vienkārši. Jā, bet... Vēl 3 komandas. Tā kā out play for. Kulpmēneris. Dortmund? Jep. Ok. Labs. Viss cieņa. Dortmunde. 3-3. Vēl 2 komandas. Vēl 2? Vēl 2. Inter. Jep. Tieši tā. Man ir jāuzmin, lai izlīdzinātu, jā? Jā. Atletico. Jep. Es vienmēr skatos uz pirmos vārdus. Un kas par francūzi, kurš nekad nav pamatsastāvā šogad izgājis? Tāds man iedala. Kurš tas ir? Grīzmans. Grīzmans, jā. Es vienmēr vārdsargu skatos pirmos šajās. Es laikam meklēju karodziņu, kurš izceļās. Piemēram, man Parīzē vajadzēja paskatīties to Grūzīnu, un viss tu saproti, ka tā ir Parīze. Nu, jā, tā arī. Bet tā bija laba spēle. Paldies misteram Tottenhamai par šīs spēles izveidu un ka viņš neielika Tottenham. Kaut kāds liekas stress. Šis bija komandas, kas bija klubu pasaules kausā. Šis bija, kas bija? Jā, nu kas bija tieši tā. Atceries, mēs senāk dzērām alu. Pirmajās epizodēs. Pirmajās 6 mēs vienkārši ierakstījām kādos 10 no rīta un sapratām, ka... Pirmdienā. Ka mēs nedzersim malu pirmajās 6 epizodēs. Fuj, vairāk, jo pirmdienā dzerat alu. Pirmdienā, otrdienā no rīta. Skatoties šos uzdevumus, dažreiz jau gribās ne tikai dzert, bet arī tītā. Pagaidām Kārlis ātrumā, erudīcijas un atjautības spēlē vienos vārtos man izliek. Mums jāskaita pa visu sezonu tabulu. 2-0, jā? 2-0, pagaidām ir 2-0. Pirmajā epizodē nebija nekā? Nē, mēs 2 reizes. Pagājušajā epizodē un šajā. Tā kā Kārlis pagaidām dominē. Nu, būs labi, jā. Labi, dāmas un kungi. Es kā Tottenham vēl nekur neskriešu. Jūs vēlreiz dodaties uz komentāru sadaļu, ierakstiet komentārus. Varbūt tās iesakiet kādu spēli, kur mums uzspēlēt. Mums Misters Tottenham var sagatavot, bet tik tālu mēs sakam lielu paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums, par to, ka jūs klausījāties. Spiediet like, subscribe un esat jaunajā offside sezonā kopā ar mums. Tik tālu. Atā! Liverpool Arsenal svētdien. Atā. Čau!